Sveiki visiem! Šodien rubrika analogais audio. Nu ko, biju jau nozvērējies sev, kad vairs neko, bet esmu iegādājies kārtējo magnetofonu. Nu, jā, bija piedāvājums, kā vienmēr nespēju atteikties, iegādājos. Protams, nav jau bez bērnu kaitēm, ņemot vērā to, ka šo modeli ražoja no 1977. Gada līdz 1980. gadam. Tad, jā, viņiem vājā vieta šim 215. modelim ir kondensātori. Nu, es viņu pieslēdzu, viņš darbojās, griežās, tinās, revers darbojās, gaismas VU-metros deg, bet, jā, viņam ir palēlināta gaita, tas nozīmē, ka kondensātori nāk uz galu, un kamēr nav sācis smirdēt, tikmēr neko. Aizvedīšu pie daktera, lai dakteris apskatās, samaina kondensātors un būs atkal kādam prieciņš. Nu, man šāds viens aparāts jau te stāv, sudrabiņš. Tā kā pēc kaut kāda brītiņa droši vien, ka būs piedāvājumā, varēs iegādāties. Tas būs pēc apkops, kad dakteris būs savedis kārtībā, tad arī būs pieejams iegādāties. Nu jā, tā, šie aparātiņi nav slikti, viņi ir mehāniski, viņam ir 3 motori, vienam, otram un piedziņai. Reversiņš. Un kas vēl viņam? Nu, staigājošā galviņa viņam ir. Tas, ja tur viss strādā uz reversa galviņu nostaigā, tad viss ir kārtībā, un katrā ziņā galviņas ir GX, un tās ir tādas stikla ferīti, un tur, nu, principā mūžīgas, nav nokaujams. Nu jā, un kas tad tur ir? Atskaņošanas galviņa, ieraksta galviņa un dzēšanas galviņa, tas arī viss. Vienkārši, man patīk, precīzi tinās, precīzi strādā mehāniski, viss lielisks aparāts. Tā kā, nu, tāds pirkums, un pēc kāda laiciņa būs kādam varbūt mājās. Paldies, ka skatījāties, tas šodienai viss, un tad jau atkal uz tikšanos citreiz. Tā.